Sijā Salaspils veselības centrs ir daudzprofilu medicīniskā iestāde. Iedzīvotājiem tiek nodrošināta pieejamība primārās veselības aprūpes speciālistiem un pakalpojumiem. Salaspils veselības centrā gadu no gada palielinās pacientu apmeklējumu skaits. Tas izskaidrojams ar jaunas aparatūras iegādi un ar to saistīto paplašināto pakalpojumu klāstu sirds asinsvadu izmeklējumiem. Holtera monitorēšana, veloergometrija, ehokardiogrāfija, galvas un kakla asinsvadu dupleks ultrasonogrāfija. Pateicoties domas deputātu lēmumam piešķirt dotāciju, veselības centrā radās iespēja nomainīt veco nokalpojušo liftu uz jaunu, drošu, komfortablu un arī guļošu pacientu pārvietošanai piemērotu liftu. Izmeklējumiem tiek izmantota jaunākās paaudzes tehnoloģija, kas nodrošina daudz mazāku ionizējušo strāvojumu un pacients saņem mazāku staru devu, kas tiek uzrādīta arī izmeklējuma rezultātu izdrukā. Rezultāti ir gatavi jau nākamajā dienā pēc izmeklējumiem. Ar digitālo rentgenogrāfiju veids plaušu, deguna blakus dobumu, kaulu, zobu, vēderdobuma orgānu un citu slimību diagnostiku. Izmeklējuma laikā var redzēt izmaiņas arī audzēju gadījumos, tad pacients tiek nosūtīts uz papildus izmeklējumiem. Salaspils veselības centrā ultrasonogrāfijas kabinetā ir iespēja izmeklēt kakla un galvas asinsvadus, lai laicīgi precizētu tādu saslimšanu kā aterosklerozē. Ar šo metodi var izmērīt asinsvada platumu, tad var izpētīt asinsvada iekšējo sieniņu. Šīs pacients mums ir jauns un asinsvada sieniņa ir pilnīgi normāla. Bez asinsvada sieniņa biezuma var izpētīt, cik intensīvi kāda notiek asinsrite. Otolaringoloģijas kabinetam iegādāta jauna, mūsdienīga darba vieta ar endoskopijas iekārtu un monitoru, kur arī pacients var redzēt izmeklējuma gaitu. Otolaringologs veids timpanometrisko un audiometrisko dzirdes pārbaudi, deguna blakus dobumu satura atsūkšanu ar vakuma aparatūru, ausu deguna kakla slimību diagnostiku ar specializētu endoskopijas kameru. Es varu apskatīties acis ar mikroskopu, acu ārējo daļu, izmantojot speciāli slēdzas arī acu iekšējo daļu, acu dibenu. Mums tagad jauns aparāts, kas bildē acu dibenu, tā ir fundus kamera, kas dos man iespēju labāk redzēt tās izmaiņas cilvēkam, kas viņam ir acu tīklamē. Pirms gada atvērās funkcionālās diagnostikas kabinets, kurš aprīkots ar veloergometru, Holtera monitorēšanas aparatūru. Veloergometrija ir diagnostikas metode fiziskās tolerances novērtēšanai, jeb slodzes tests. Veloergometrijas tests galvenokārt nepieciešams pacientiem, kuri sūdzas par sāpēm sirds apvidū, lai precīzāk noteiktu sāpes izraisošos faktorus. Sijā Salaspils veselības centrā ir pieejams ērts un mājīgs dienas stacionārs. Par ārstēšanos dienas stacionārā, ja ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums, būs jāmaksā pacienta iemaksa 5 lati par dienu, kā arī valstī noteiktās pacienta iemaksas par izmeklējumiem. Ir iespējams ārstēties dienas stacionārā arī par maksu. Sakarā ar ekonomisko stāvokli valstī un iedzīvotāju maksātspējas samazināšanos, veselības centrs jau vairākus gadus nav paaugstinājis savu maksas pakalpojumu cenas. Uzaicinām jūs apmeklēt mūsu veselības centru. Internetu veikals furnī.lv piegādā zviedru ražotāju IKEA preces. Furnī.lv būs vislabākās cenas, jo IKEA filozofija ir ļoti augsts preču kvalitāte par zemām cenām. Un mums tās preces nav jāuzglabā, nav jāīrē telpas veikaliem, un mēs varam piedāvāt labāko cenu. Mūsu priekšrocības ir tādas, ka ir pašas zemākās piegādes izmaksas. Kā var minēt, piegāde par Rīgu ir 2 lati, aizvest līdz Liepājai, līdz Latvijas tālākam nostūrim būs 20 lati. Pasūtījumi tiek pieņemti līdz katru nedēļas trešdienas vakaram, tiek apstrādāti un jau piegādāti uz Latviju
sestdien agri no rīta. Un mēs sestdien jau sākam izvadāt pirmajiem klientiem. Furnija.lv ir ļoti plašs preču klāsts, sākot no virtuves mēbelēm, kas ir iespējams pasūtīt un iegādāt jau nedēļas laikā, līdz pat guļamistabām, koridoriem. Ir ļoti plašs klāsts Furnija.lv vasaras precēm, tieši saules sargiem, krēsliem, zvilņiem, pufiem. Manuprāt, viena no labākajām īpašībām, kad internetu veikalam, ka jums nav jāiet ārā no mājas, jūs varat mierīgi apsēsties pie savu datoru, izvēlēties preces, netērēt savu laiku, netērēt savu enerģiju, braucot uz veikaliem un visu to iegūt jau nākošās nedēļas sākumā. Visu nepieciešamo savam mājoklim jūs atradīsiet internetu veikalā Furnija.lv. SIA AGL auto nosaukums firmai un tirgojam auto rezervas daļas. Arī mūsu savus autoservis remontējam automašīnas. Mūsu AGL auto veikalā ķegamā var iegādāties detaļas ritošajai daļai, filtrus, auto kosmētiku, auto riepas, akumulatorus un viss, kas nepieciešams vieglā automašīnas remontam. SIA AGL auto izdomāja paplašināties, izveidoja jaunu firmu un izveidoja auto veikalu Ogrē. Nodibinājām firmu Autoland un cilvēkiem piedāvājam to pašu, ko ķegamā. Tās pašas atlaides, labs pleču krāsts, labas cenas. Kā salīdzinoši ar citiem autoveikliem, pircējiem pašam jāizvērtē. Mums ir progresīva atlaižu sistēma, preču klāsts labs un arī cenas cilvēkiem pieejami salīdzinājumā ar Rīgu. Teiksim, Rīgā prece maksā 10 lati, pie maniņas maksā 8 lati. Un pastāvīgiem klientiem vēl 15% atlaidi un kaut kādas 6 lati kapekām sanāk. Tā cenu starpība ļoti liela. Ko klients vēlās, to mēs sameklējam, piegādājam un viss paliek apmierināti. Servisā ir viegla automašīna remonts, diagnostika, dzinēju remonts, ritošās daļas remonts. Lielākoties mēs strādājam ar Baltika autopārtu. Rīgā Lielības ielā atrodās. Un pārsvarā arī viņi piegādā mums visas rezervu daļas. Ir, protams, daudz citas bāzes, vēlsim iepirkties. Pagaidām viss notiek ļoti labi, jo veikals jau pastāv 5. gadu. Augam. Tā kā viss iet uz augšu. Laipni gaidīti auto īpašnieki SIA AGL auto veikalā Ķegumā un SIA Autoland veikalā Ogrē skolas ielā 18. Vairāk gadus atpakaļ Līvas grupa ir radījusi saucamo kompakto māju. Ja mūsu iepriekšējā mājā bija 70 kvadrātmetru dzīvojamā platība un māja sastāvēja būtībā no viesistabas, kas ir apvienota ar virtuvi un 3 guļamistabām un vannas istabas, tad jaunajā mājā īstenībā telpu skaits ir saglabājies praktiski nemainīgs. Arī ir viesistaba, arī ir 3 guļamistabas, vannas istaba, bet vēl klāt ir nākusi atsevišķa toalete un atsevišķa kurtuves telpa. Nav viegli radīt un uzbūvēt māju, kas maksā apmēram 45 000 lati ar visiem nodokļiem un visām lietām. Tā pašā laikā māja ir pilnīgi gatava visām virtuvēm, pilnīgi pilnu iekšējo apdari, visu apkuras sistēmu, siltajām grīdām. Mājas kopējā apdzīvojamā platība ir 110 kvadrātmetri. Mēs paši esam apmierināti ar mūsu jauno izstrādāto māju, tādēļ Līvas grupa labprāt aicinās jūs apmeklēt mūsu ražotni Jaunpilī. Mūsu kafejnīca Līvas atrodas Jaunpilī. Kafejnīca darbojas jau 8. gadu un ir viena no Jaunpils jaukākajām vietām. Piedāvājam sākot no salātiem, pamatēdienas, zupiņas, deserti. Piedāvājam arī pašu ceptās kūkas, plātsmaizes, pīrādziņus, visas gardās lietiņas. Deserti ir ļoti garšīgi un arī tas, kad viss tiek pašu gatavots un pašu cepts.
Cenas ir ļoti draudzīgas. Kompleksais ēdiens, ko piedāvājam katru dienu, ir līdz 2 latiem no 55 centīmiem. Un ēdienkartē dārgākais ēdiens ir 4 lati 20 centīmi. Tādēļ arī liekas, ka cenas nav dārgas. Rīkojam banketus, rīkojam arī izbraukuma banketus, braucam uz mājām, uz viesunamiem. Mūsu kafejnīcā Līvas apmeklētājiem patīk atmosfēra, mājīgums un pirmkārtām jau ir ļoti svarīgi laipna apkalpošana. Ja cilvēks aiziet apmierināts, viņš noteikti atgriezīsies vēl vienreiz. Es visus mīļi gaidu kafejnīcā Līvas, kur jūs saņemsiet gardus ēdienus, laipnu apkalpošanu un jauku atpūtu. Tukuma ledus hālē Tukumā atrodas jau 8 gadus pašā pilsētas centrā. Viens no galvenajiem piedāvājumiem ir ledus arēna. Mēs piedāvājam apmācības hokejā, daļslidošanā, kā arī publisko slidošanu, slidot apmācību. Tukuma ledus hāla piedāvā slidošanu skolēnu grupām ar iepriekšēju pieteikšanos. Ir pieejama arī slidu noma plašā klāstā, gan daļslidošanas slidas, gan arī hokeja slidas. Sīkāka informācija pieejama mājaslapā. Tukuma ledus hāla piedāvā arī daļslidošanas un hokeja apmācību, dažāda vecuma un sagatavotības bērniem. Tukuma ledus hālā jaunums ir kērlingspēle. Pašlaik ir pieejami 2 laukumi. Visi interesanti, arī tiem, kam nav priekšzināšanas, ir aicināti to apgūt. Viss kērlinga inventārs ir pieejams uz vietas, un visu informāciju var iegūt Tukuma ledus hālas mājaslapā. Ir arī viesnīca, kurā varam izmitināt līdz 60 cilvēkiem. Visas istabiņas ir labi iekārtotas. Tāpat piedāvājam kafejnīcu ar gardu maltīti. Varam apkalpot banketus līdz 200 viesiem vienlaicīgi. Mums ir 2 konferenču zāles, semināriem, sanāksmēm. Tāpat atpūtai saunas komplekss ar džakūzī vannu un saunu un sportistiem fitnesa zāle. Mums Tukuma ledus hālē ir pieejama rotaļistaba, kur mazie var ikdienā nākt parotaļāties, kā arī iznomot rotaļistabu dzimšanas dienas vai kādu citu svētku svinībām. Mēs ļoti labprāt dažādiem uzņēmumiem, kolektīviem piedāvājam šeit rīkot savus svētkus, izmantojot gan ledus arēnu, gan kafejnīcas piedāvājumu, gan viesnīcas pakalpojumus. Mīļi gaidām jūs Tukuma ledus hālē! Pamatprofesija man ir masāža. Masāžas ir kādi 6 veidi. Ir jumeiko, ir sudžuku terapija, ir medus masāža, ir klasiskā masāža. Pie masāžas nāk klāt teipošana. Tie ir teipi kokvilnas. Ar viņiem var muskuli iestiept, var savilkt kopā, var locītājus nofiksēt. Parasti to nodarbojas sportārsti. Olimpiādē redzēt, ka daudz bija salīmēta lentām. Es to pašu daru. Es pirms izmasēju, tad sasmērēju ar visādām smērēm un pēc tam uzlīmēju teipus. Teipi masāžas iedarbība būtībā pagarīga. Viņiem var locītājus nostiprināt, ir vajadzīgs muskuļus vai iestiept vai pacelt viņus uz augšu. Tāds labs palīglīdzeklis. Parasti pie manis nāk tad, kad vairs nevar rokas pakustināt, un galva plīst puš, un nevar asinsspiediens augšā, un nevar saprast, un nevar dabūt ar zālēm neko lejā. Un tad ir, kad cilvēks jau vairs kaklu nevar šādi pagrozīt galvu, kā mums ir Dievs devis. Ka viņš jau griežās ap pleciem, un tad brīnās par galvas sāpes. Loģiski lieta. Jo tiek traucēta galvas apasiņošana, asins uz augšu pa miega artērijām tiek, uz leju netiek. Man ir stundu uz cilvēku rēķināts, un es ar cilvēku izrunāju. Kas jums kaita, kāda sāk sāpēt, ko darījāt, kas sāpē. Šī ir saruna.
Un vienkārši cilvēks sāk saprast, kas notiek ar viņu ķermeni, ar viņu organismu. Un, teiksim, arī kā tīri psiholoģija, kā emocijas, kādas atstāja pēdas mūsu ķermenī, kā emocijās veido šie nervu saspringumi. Un to visu vajag vienkārši ar cilvēku izrunāt. Braucu tur, kur man aicina, tikai pašiem jāsorganizējās un uz priekšu par dzīvu.